Atpakaļ pie aitām. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī, un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši. Lūkas evaņģēlijs. Gani, protams, devās apraudzīt bērnu un visiem pastāstīja, ko bija redzējuši un dzirdējuši, taču pēc tam devās mājup. Atgriezās pie saviem ganāmpulkiem. Ir saprotams, lai arī cik vienreizējs un brīnišķis būtu ziņas par ganāmpulkiem, jāturpina rūpēties. Dievs viņiem ir uzticējis tieši šo darbu. Arī mums notiek līdzīgi, vai ne tā? Iespējams, mēs piedzīvojam kādu skaistu garīgu atklāsmi un uz mirkli piedzīvojam Dieva tuvumu. Taču pēc tam jāatgriežas pie darbiem, jākārto sadzīves sīkumi, jārūpējas par bērniem. Lai arī kāds būtu mūsu uzdevums, tas mums dots no Dieva, un to pildot, mēs godājam Dievu un svētījam savu tuvāko. Arī Jēzum bija paredzēts darbs, ko viņam bija uzticējis Dievs. Vispirms viņa darbi bija tādi paši kā jebkuram bērnam – augt, rotaļāties, mācīties savstarpējās attiecības. Pēcāk tas bija īpašs darbs, ko nespētu darīt neviens cits, tikai Dieva dēls. Upurēties, doties pat nāvē, lai dzīvotu visi, kas viņam uzticīgi. Jēzus mīlestības pilnais darbs mūsu labā ir mūsu glābšana. Vadi mūs, Kungs, mūsu ikdienas gaitās. Āmen.